Sveiciens no Premium Optics. Šajā video klipā mēs parādīsim, kā savadīt balstiskos datus Pegasus 2 tēmēklī no Pixras, kā arī pārbaudīsim, cik precīzi viņš iet, vai tiešām strādā šī balstika, vai varbūt tas ir tikai rakstīts uz papīra un īstenībā tas nestrādā. Nepēc kaķi maisā, kā saka, no sākuma pārliecinies, pasties mūsu testus, un tad tu zināsi, vai tas tēmēklis ir domāts tev. Palīdzēsim tev ar piešaušanu, ar balistiku, kā arī ar pareizo izvēli, ņemt 50 lācis, 35 lācis vai kādu citu varbūt ražotāju. Tad sākam. Pirmais nepieciešamais, kas ir vajadzīgs, ir saprast lodes ātrumu. Lodes ātrumu jūs varat saprast uz paciņas. Te ir rakstīts virsū 810 metri. Protams, labāk ir izmantot tādu ātrumu mērītāju. Tad jūs varat dabūt daudz precīzāku mērījumu un arī tā balstika daudz precīzāk labāk strādās. Ja kas mums viņš ir pieejams, droši jautā, varam tev palīdzēt izmērīt ātrumu. Otra nianse – lodes svars. Lodes svars parasti bieži, es teiktu, vienmēr gan tiek rakstīts uz paciņas, vai nu greinos, vai nu gramos. Un nākamais ir balstiskais koeficients. Diemžēl jaunajām paciņām nerakstās virsū, varbūt kādai vēl ir, bet ja kas ieiet iekšā mājaslapā, noskanējot QR kodu, vai arī apskatieties mājaslapas nosaukumā, un te jūs redzēsiet, kāds ir balstiskais koeficients. Un tad vēl viena lieta, kas ir jāizdara, ir jāizmēra attālums no stobra centra līdz optikas centram. To parasti var izdarīt. Pixras gadījumā to nevar izdarīt. Visiem ražotājiem ir uzlikts logotips virsū uz optikas, kāpēc mēs paņemam starp reku noliekam taisni vāciņu, un tad paņemam šeit no stobra centra līdz eņģes centram, un mums sanāk, ņemsim 51 mm augstumā, un tad tagad nākamais atliek šos visus datus savadīt pašā ierīcē. Ieslēgsim ierakstītāju, lai jūs redzat, kas te notiekas, un tad spiežam rimbulīti. Rimbulītī mēs varam iet iekšā iestatījumos, un šeit mēs ejam līdz gudrā balistika. Viņiem ir gudra balistika, viņiem nav parasta viņa, tā kā te būs kaut kas laikam citādāks. Ieslēdzam balistiku. Uzspiežam profilu, parametru iestatīšanu, sanāk piešaušanu uz A profilu, sarkanais krustiņš man der, attēls pilgtums man arī der. Sanāk parametra iestatīšana. Un šeit sanāk ir jāsavada visi nepieciešamie dati. Nu, tad sākam. Pirmais ir balstiskais koeficients. Balstiskais koeficients šai lodei ir 4,91. Sanāk, mēs uzspiežam virsū. Tad mēs ripinām, lai nomainītu cipariņu, tad mēs uzspiežam virsū, lai saglabātu, tad mēs ripinām līdz apstiprināt un spiežam apstiprināt. Ir ievadīts. Nākamais tad ir balstiskais veids, kas ir G1. Ok. Balstiskais svars, tas ir gramos šeit ir. Tas nozīmē, mēs ņemam gramus, nevis greinus. Liekam 9,1, ejam tālāk, spiežam 9,1. Uz apstiprināt, tad mēs ejam sākuma ātrums ir 810 metri, atkal griežam, spiežam, ripinām līdz 8. Ok, ejam tālāk, ok, 1, ejam tālāk, ripinām, apstiprināt. Tēmekļa augstums bija 51 mm, liekam 5, ok, ripinām, spiežam, 1, ripinām, spiežam. Tagad atliek uzspiest podziņu. Paturēt, iziet laukā, paturēt, iziet laukā, paturēt, iziet laukā, un mēs esam nonākuši līdz šim brīdim, kad mēs varam izmērīt attālumu. Spiežam attālumu mērītāju, viņš parāda 301 metru un jaunu krustu. Kamēr slēdzām telefonu iekšā, es te bišķiņu paspaidīju un tā tālāk. Man nepatīk, ka krusts ir tik ļoti trekns, jo tāpēc, ka es personiski neredzu mērķējas krustu, un man sanāk tīri pēc sajūtām to darīt. Var nomainīt krustam krāsu, bet nevar nomainīt biezumu vai veidu un tā tālāk. Tā kā tas varbūt ir ieteikums Pixrai nākotnē to uzlabot. Ir ļoti svarīgs mednieka aprīkojums, un manuprāt, vissvarīgākā detaļa ir tieši termokamera. Un kā tu domā, kāda ir tava ideālā termokamera? Kāda lēca, kāds izmērs svars ar attālmērītāju bez, kāda izšķirtspēja, kāds ekrāns, kāds akumulators un, protams, kādās distancēs un kādā budžetā tev ir nepieciešama šī lieta. Lai to visu uzzinātu, sazinies ar premiumoptics.lv. Mēs aizbrauksim pie tevis, parādīsim ar veselu kliepi dažādu produktu, un tu varēsi izvēlēties savu vislabāko termokameru. Bet tagad gan turpini skatīties video. Nu ko? Tad mums ir jāliek iekšā loda un jāmēģina trāpīt. Nav, ne? Es norāvu. Norāvu. Tagad, kā tas parasti notiek mūsdienās. Nē, tu vari filmēt uz turien, šitas būs.
Būs, jā? Ok, nu, labi, uz tavas atbildības. Var trāpīt 300 metros ar piksru, ar Pegasus 2, ievadot balskos datus iekšā. Tepat uz vietas šautavē to visu var izdarīt, un ar to var tikt galā. Protams, ir kaut kādi knifi, kas ir jāzina, vai tur var ņemt, pieņemsim, līdz eņģītē vai līdz kaut kādam nosaukumam, ko darīt, ja nav nosaukums. Ka, piemēram, kā saprast, pa kurieni šaut, ja tas krusts ir tik trekns, resns un kā pareizi visu to savadīt. Tāpēc mēs iesakam sazinies ar premiumoptics.lv. Ja tev ir nepieciešams piksras ražotājs termālais tēmeklis, tad tu zini, ka pie mums to var iegādāties. Un mēs piedāvājam bezmaksas piešaušanu, savadīšanu balsko datu iekšā, kā arī uzlikšanu uz kronšteiniem. Tā kā visi vienviet, visi ražotāji vienviet, premiumoptics.lv.